Sveiki vēlreiz visiem! Mēs pēc maz pārtraukuma esam atpakaļ. Pieslēdzies Latvija.lv. Esat atvēruši uz savu vietni. Un mēs joprojām turpinām visu dienas garumā runāt par bibliotekām. Kas tur šobrīd notiek? Kas ir nepieciešams bibliotekām? Kāda ir nākotnes vīzija? Un gal galā šīs dienas teikuma priekšmets ir tāds, kā es varu palīdzēt savai bibliotekai. Biblioteka mums jau daudz ko dod. Kā mēs varam palīdzēt savai bibliotekai. Ļoti daudz jautājumu ir izdiskutēti, izrunāti, pietiekami jau daudz, es domāju, jums ir idejas radušās, bet vēl es domāju, ka mēs tuvojamies sadaļai, kas varētu jūs ļoti uzrunāt. Proti, mēs nākamajās stundās risināsim tādu jautājumu, kā notiek grāmatu krājuma apmaiņa. Kā jūs to varat papildināt? Runāsim par brīvprātīgo darbu. Tātad, ja jums nav naudas līdzekļu vai grāmatas, bet kā jūs savas rokas un galvu varat pielikt tajā visā procesā, lai viņš būtu vēl labāks. Un arī, protams, sadarbība ar uzņēmējiem, kā tā notiek bibliotekās. Un vēl daudz skaisti jautājumi, kas noteikti jums noderēs izdarot izvēli. Labi, mēs ķeramies klāt bibliotekas un grāmatas. Protams, mēs noskaidrojam, ka bibliotekās vairs nav tā, ka ir tikai grāmatas. Ir internets. Daži teica, ka vēl ir duša, vēl kaut kas cits, citur spēlē teātri. Vienmēr sakot, biblioteka ir kļuvusi par ļoti nozīmīgu vietu visiem tiem, kas kaut mazliet interesējas par dzīvi vai grib par to sākt interesēties. Finansējums, biblioteka grāmatu krājums, grāmatu dāvinājumi, informācija dāvinātājiem. Tās varētu nosaukt šo te sadaļu, un trīs ārkārtīgi jaukas meitenes šeit studijā. Ilze Kļaviņa, Latvijas Nacionālās bibliotekas Biblioteku attīstības institūta Biblioteku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre. Ilze, tālāk Iveta Erica Gulbenes, bibliotekas metodiķe. Labdien, Iveta! Un arī mēs runāsim par tādu lietu, kur nonāk vecās un nolietotās grāmatas un kā viņas top visticamāk par jaunām grāmatām. Līgatnes papīra fabrikas makulatūras klientu apkalpošanas vadītājs Silvija Maklakovs. Silvija, labdien! Ilze, budžets. Jeb nerunāsim par to šodien. Es domāju, ka noteikti. Jā? Jā. Es drīkstu vienu ierakstu no bibliotekas grāmatas. Jā. Es varu pateikt tā, ka visu varētu atrisināt, ja bibliotekas budžetam būtu pievienota vēl viena nulle klāt. Tas ir bibliotekas apmeklētāja ieraksts. Es domāju, nebūs. Viena nulle tur noteikti nepietiks. Ka būs daudz nulles jāpieraksta. Labi, pierakstīsim divas. Tu nopietni? Visam īsi. Nē. Es varbūt sākšu tā no paša sākuma ar to, ko es pārstāvu. Un turpināšu tālāk līdz bibliotekām. Es pārstāvu Latvijas Nacionālo biblioteku konsultatīvo centru. Un mēs kā centrs sniedzam gan metodisku, gan konsultatīvu atbalstu bibliotekām. Un viens no tiem jautājumiem ir arī krājuma komplektēšanas jautājums, un tieši publiskajām bibliotekām. Un aktuāls šobrīd visaktuālākais laikam mūsu centrā ir nu pat izdotās krājuma veidošanas vadlīnijas, kas tapušas sadarbībā ar 8 reģionu krājuma komplektēšanas speciālistiem. Šīs vadlīnijas, tas ir kā tāda rokas grāmata, kā palīgs darbam. Tā varētu teikt. Proti, tas ir jautājums tā, ka es kā bibliotekārs saņemu šo te rokas grāmatu un, principā, es pēc viņu vados iepērkot grāmatas? Nē. Tas ir tāda kā savu domu sakārtošana kā bibliotekāram, man, un arī savu darbu sakārtošanas rokas grāmata. Tā tas varētu būt. Ja mēs runājam par vadlīnijām, tad vadlīnijās dots ieskats dokumentos, kas palīdz sakārtot gan mūsu domas, katram kā bibliotekāram, gan palīdz sakārtot prioritātes valstī, katras bibliotekas uzdevums. Tā to varētu teikt. Un šīs te vadlīnijas ir būvētas pamatojoties uz noteikumiem, kas nosaka katrai bibliotekai, pēc kā veidot savu krājumu. Tie ir ministru kabineta noteikumi, saucās Nacionālā biblioteku krājuma noteikumi. Tie ir tie galvenie, pēc kā bibliotekām būtu jāvadās, veidojot savu krājumu, uzskaitot, uzturot savu krājumu. Bet katra biblioteka ir unikāla.
Un katra biblioteka savu krājumu veido atbilstoši savam bibliotekas profilam. Tas nozīmē, ka šo te profilu veido katras bibliotekas uzdevumi, kur arī ir unikāli. Un to veido lasītāju pieprasījumi. Tā varētu teikt. Piemēram, es esmu bibliotekārs un man atnāk šī rokas grāmata, un tagad, kas būtu tas, kas man galvenais ir jāievēro? Piemēram, es nezinu, man ir jānopērk 20 grāmatas, 10 no tām būs krimināla romāni, 5 no tām būs par ēst gatavošanu, 4 būs krievu klasiķi, 2 grāmatas būs bērniem. Tas ir kaut ko līdzīgu, es noilustrēju, tomēr tas doma lidojums ir katram atsevišķs, un, kā jūs arī pieminējāt, to, ko vēlas lasītājs. Jā, tas doma lidojums ir katram atsevišķi. Un tā ideja, ka vienotas receptes nav, kā mums komplektēt grāmatas bibliotekā. Vadlīnijas uztver to, ka katra biblioteka veido savu krājumu veidošanas politiku, kurā viņi parāda, ko komplektēsim, parāda katra dokumenta nepieciešamību bibliotekai, liek izvērtēt dokumentu pēc valodas, pēc vērtības, vēl pēc kādiem kritērijiem. Un tā biblioteks veido savu krājuma komplektēšanas politiku ar saviem uzdevumiem, izsverot to, kas mums ir, ko mēs varam izdarīt, kāds mums ir finansējums. Un runājot, atgriežoties pie finansējuma, tad jau biblioteku likumā ir ierakstīts teikums, ka biblioteku finansē valsts vai pašvaldība. Tas teikums skan tā, ka valsts vai pašvaldība ir atbildīga par viņas īpašumā esošo biblioteku. Tātad pašvaldība ir galvenais bibliotekas finansētājs, galvenais, kas dod šo naudu grāmatu iegādēji. Principā pašvaldība nosaka to, mēs jums dodam naudu un pasūtam mūziku. Mēs norādām, principā, kādas grāmatas jūs pirksiet. Tā nevajadzētu būt. Tā nevajadzētu būt, jo es vēlreiz uzsveru, katra biblioteka veido savu politiku. Bet tomēr ir kaut kādas, manuprāt, vadlīnijas, kā bibliotekāram, kurš domā par to, kā papildināt savu grāmatu krājumu. Viņam ir tomēr jābūt, ka viņš nevar visu krājumu papildināt. Man patīk par kulināriju. Man viss prasa par kulināriju. Tagad es visus grāmatas, kas par kulināriju salikšu savu visu papildināšanu cauri. Nē, tāpēc ir bibliotekāram jābūt bibliotekāram jābūt savam biznesa plānam. Tas nozīmē savai tai politikai. Ja vajag par kulināriju, protams, bibliotekārs to pirks, bet tas nebūs varbūt tik aptveroši. Vai tās nozares tiek pārstāvētas plaši, vai tās sīkāk, vai to lemj pats bibliotekārs. Tad, principā, viņam ir diezgan liela rocība un brīvība. Rocība nē, es atvainojos, bet izvēles brīvība. Neaizmirstot bibliotekas uzdevumus, neaizmirstot reģionu, kur viņš atrodas, kādas ir lasītāja intereses. Ļoti svarīgi. Es pieļauju, ka Latvijā nav bibliotekārs, kurš nopirks par visu naudu kulināriju vai dārza darbiem domātas grāmatas. Es domāju, jā. Kas notiek ar to visu grāmatu skaitu, pieļauju, kuras stāv bibliotekā gadus 10, neviens tā arī nav aizticis viņas? Nav nekādas intereses tur putekļu krātuvī. Tā nevajadzētu būt, jo ļoti svarīgs process bibliotekā ir grāmatu norakstīšana. Tas nozīmē, ka sistemātiski, regulāri ir jāpārskata bibliotekas krājums, jāaktualizē krājums. Un šīs grāmatas, kas netiek pieprasītas, ir jānoraksta. Ir jānoraksta vai pēc tam nododot makulatūrā, ja viņas ir nolietotas, saplēstas vai kā citādi, vai
Vēl tāds variants, ko pieļauj arī ministru kabineta noteikumi, kas ir ierakstīts arī noteikumos, grāmatas var nodot citām institūcijām, citām organizācijām. Skolas bibliotekai, piemēram? Jā, protams, skolas bibliotekai. Tas tiek darīts bez maksas, atdodot šīs grāmatas. Vai arī, Ilze, jānoliek ir bibliotekas goda vietā un apakšā jāuzraksta pieprasītākā grāmata pagājušā nedēļa. Paņems viņu. Jā, un arī kā mēs, Biblioteka konsultatīvais centrs, iesakām bibliotekās veidot lasītāju plauktiņus, noliekot grāmatas, kas viņiem vai nu ir dāvinātas, bet nav īsti vajadzīgas un neatbilst viņu profilam, lai ņem lasītājus. Un tā lieta aiziet. Kas būtu jāievēro visiem tiem, kas taisa lielo pavasara tīrīšanu un saprot, ka viņi grib pusplauktu, negrib vairāk savā mājā? Tā mēs viņu precizēsim. Tad kur ir makulatūra, biblioteka? Gribu biblioteku. Ar ko man jārēķinās? Jā, ir jāatcerās, ka biblioteka nav grāmatu noliktava. Šobrīd bibliotekāri mācās pieņemt dāvinājumus un māca tos arī sabiedrībai. Un pirmais solis, tas ir cēls solis, ja mēs vēlamies dāvināt grāmatu bibliotekai. Bet pirmkārt ir jāsazinās ar konkrētu biblioteku. Var iesniegt sarakstu, var sarunas veidā noskaidrot, kas tās ir pa grāmatām vai citi dokumenti, ko dāvinātājs grib dāvināt. Un tikai tad, ja šīs intereses saskan, tad notiek darījums un notiek dāvinājums. Tad, principā, nevajag satraukties un nevajag uztraukties par to, ka bibliotēks pasaka nē. Bibliotekām tā ir jādara. Ja tiešām viņi redz, jāsaka, ka tas ir labi, bet mums tas nav vajadzīgs. Jā, un arī sabiedrībai tas ir jāsaprot, ka biblioteka nav grāmatu noliktava. Krājums tiek veidots pārdomāti, sistemātiski, un tās iestrādnes veidojās jau daudzu gadu garumā. Vai biblioteka pati var vākt ziedojumus? Biblioteka var pati veidot vākt. individuāli akcijas, par cik viņai tā rīcības brīvība ir pietiekami liela? Jā, un arī, kā saka pašas bibliotekas, ka mēs esam metuši skautrību pie malas un ejam pie sabiedrības, ejam pie uzņēmējiem, pie grāmatu autoriem un lūdzam gan ziedot grāmatas, gan iespējams naudu līdzekļus. Jā, tā bibliotekas ļoti aktīvi arī šajā lauciņā darbojās. Iveta, Gulbenes biblioteka met kaunu pie malas un iet tautās un prasa, mums vajag tādas un tādas grāmatas, mums vajag tik un tik naudiņas, lai nopirktu to un to. Jā, tā notiek, jā. Cilvēki atsaucās? Cilvēki atsaucās. Mums ir bijis tāds gadījums, kad Tirzas pagasta biblioteka, svinot savu lielo jubileju, organizēja akciju Dāvini bibliotekai grāmatu. Un tiešām atsaucās novadnieki, atsaucās uzņēmēji un dāvināja bibliotekai gan naudu, gan grāmatas. Lejasciema pagasta bibliotekai, piemēram, ir viens lasītājs, kas regulāri dāvina Lejasciema bibliotekai grāmatas, un viņš pat savā lielajā jubilejā, savā personīgajā jubilejā ieteicās saviem viesiem, lai dāvina, nevis viņam nes dāvanas, bet dāvina grāmatas bibliotekai. Tas ir ļoti labi. Kārt jau servīzu uzdāvināt? Labāk tad grāmatu uzdāvināt. Vai ne? Jūs bieži sakat nē. Paldies, ir ļoti labi, bet mums, diemžēl, vai par prieku to nevajag. Nu, protams, gadās, jā. Arī tas gadās tā. Bet parasti mēs lūdzam, parasti jau atnāk cilvēks un saka, ka mēs vēlētos dāvināt bibliotekai grāmatas. Mēs parasti iesakam, lai atnāk ar sarakstiņu, vai paprasam, teiksim, vai ir tieši tāda grāmata, kādu mums bibliotekā vajaga, nepieciešama. Un tad cilvēks atnes tieši to, ko mums vajaga. Un arī daram tā, kā Ilze teica, ka noliekam, lai lasītāji var paņemt sev nepieciešamo. Jums ir daudz tādu grāmatu, kuras nav 10 gadus neviens nav interesējies par viņām? Protams, gadās, jā. Bet viņas atrod savu jaunu mājvietu? Arī atrod savu jauno mājvietu, un ir arī bibliotekāri ir ievērojuši to, ka grāmatas labāk ir turēt nevis ar muguriņām pret lasītāju, bet tieši ar vāku. Un līdz ko grāmata ir vāks pret lasītāju, viņa uzrunā lasītāju. Un ja tā ir laba grāmata, viņa aiziet atkal tautās. Vai ne? Jā. Iveta, es nolasīšu. Jūs esat noskaidrojuši, ka ar finansējumu grāmatām veicas 18 Gulbenes novada mazajās jeb pagastu bibliotekās un analizējuši, kā situācija attīstās, salīdzinot ar kritērijiem, kas grāmatu finansējumam tik piemēroti citās valstīs. Jā, to es...
šajā gadā tikt mums skaidrībā, kas notiek? Nu, īsti varbūt līdz galam skaidrībā neesmu tikusi. Tas vēl viss ir procesā. Noteikti nākošā gadā analizēt šā gada rezultātus, noteikti to turpināšu. Bet Gulbenes novada pagastu bibliotēkās gan 10. gadā, gan 2011. gadā ir pieauguši gan finansiālie līdzekļi, gan arī jauniegūto izdevumu daudzums. Ļoti labi. Un tie ir pieauguši, piemēram, 2011. gadā finanses pieauga par 20% mūsu pagastu bibliotēkās un jauniegūmi par 18%. Un mūsu pašvaldība vienmēr ir visos laikos, gan arī krīzes gados ir ievērojusi ministru kabineta noteikumus un pat daudzkārt pārsniedz tos ministru kabineta noteikumus. Tad jūs esat laimīgā savā ziņā, ja? Jā, savā ziņā mēs esam laimīgi pateicoties mūsu pašvaldībām. Un man interesēja tas, kā tas notiek citās valstīs, pēc kādiem kritērijiem varbūt citur iesaka komplektēt grāmatas. Kā nosaka to daudzumu, cik tad gadā vajadzētu bibliotēkām nopirkt? Kādas? Es atradu tādu formulu, es vispār esmu matemātiķis vairāk. Tā nevajag pēc visā. Bet tādēļ es esmu atradusi formulu. Krievu zinātniece Cihonova iesaka noteikti optimālo komplektēšanas lielumu. Es atceros, Cihonova bija bibliotekāre? Jā. Viņa radījusi speciālu formulu? Jā. Pēc grāmatu izsnieguma lieluma, atbilstoši grāmatu izsnieguma lielumam, jo grāmatas izsniedzot, grāmatas nolietojas. Tātad jāņem vērā grāmatu amortizācija, un tas ir 3,8%. Un līdz ar to iepriekšējā gada izsniegumu ņemot vērā, es parēķināju, cik daudz vajadzētu iegādāties grāmatas mūsu pagastu bibliotēkām. 2011. gadā, cik vajadzēja iegādāties mūsu pagastu bibliotēkām grāmatas, ņemot vērā 2010. gada grāmatu pieprasījumu. Man iznāca, protams, ļoti atšķirīgi tie skaitļi. No 30 grāmatām mūsu vismazākajai pagastu bibliotēkai, Mālu bibliotēkai, līdz 770 grāmatām Jaungulbenes pagasta bibliotēkai. Bija bibliotēkas, kas it kā šo rādītāju nesasniedza. Tās bija Jaungulbenes, Litenes, Stāķu, jo viņām grāmatu apgrozījums, krājuma apgrozījums ir ļoti liels, grāmatu pieprasījums pēc grāmatām ir ļoti liels, lasītāji ļoti izmanto bibliotēkas krājumus. Bet bija bibliotēkas, kas arī pārsniedza šo rādītāju. Tālūk. Un tad man radās jautājums, kāpēc tad īsti, ja jau mēs tik daudz iegādājamies it kā tā, ļoti daudz salīdzinoši iegādājamies grāmatas jaunas. Kāpēc nepieaug tik strauji tie izsniegumi? Kāpēc tā nelasa? Kas par vainu mūsu krājumiem? Un tad es atradu IFLAS ieteikumu, ka pēdējo 5 gadu grāmatām vajadzētu krājumos būt 30 līdz 40%. Lai vairāk ievērotu lasītāju tās grāmatas, lai tās vecās senās grāmatas nenomāktu jaunos izdevumus. Tā varētu teikt. Un mūsu bibliotēkās tas bija no 7 līdz 24% tie rādītāji. Vienīgā bibliotēka, kas tuvojas šim rādītājam, bija Jaungulbenes bibliotēka. Ja Jaungulbenes bibliotēka pēc Cihanovas formulas būtu iegādājusies tās 770 grāmatas, tad droši vien, ka viņas krājums tiešām atbilst IFLAS ieteikumam, ka būtu pēdējo 5 gadu izdevumi 30 līdz 40% no visa krājuma. Naudas jautājums? Ko lūdzu? Naudas jautājums tas ir? Jā, tas ir praktiski arī naudas jautājums. Jā. Cik pietrūka? Esat rēķinājuši? Procentuāli? Es tiešām neesmu parēķinājis, to es tā nevaru pateikt. Jā. Labi. Daudz man teiks, kvantitāte ir viens, kvalitāte. Ko kurš uzskata par kvalitāti arī ļoti strīdīgs jautājums. Kā jūs izvēlaties kādas grāmatas, ar kādām grāmatām papildināt krājumu? Es domāju, tas pamatā ir lasītāju pieprasījums. Ko pieprasa lasītāji? Ko lasītājs pieprasa, jā. Ko viņš pieprasa? Kurā vietā? Jūs novadā? Ir, kur... par visu novadu tā grūti spriest, jo tiešām arī pat pagasti savā ziņā atšķiras. Viena bibliotēka un otras bibliotēkas. Tas nekas, ka novads ir mazs un tā. Bet atšķiras bibliotēkas viena no otras. Ir, kur bērnu ir ļoti daudz, tur iepērk vairāk bērnu grāmatas.
Ir, kur atkal ir vecie ļaudis tikai pārsvarā pensionāru, kā saka, ciemati. Tur atkal iepērk citu literatūru, tur ir daļa literatūra. Un tagad un arī laiki mainās mode grāmatu lasīšana. Arī kādreiz bija modē visi ārzemju bestselleri. Tagad vairāk grib oriģinālu literatūru, tieši latviešu literatūru lasīt. Pozitīvi. Tā tas notiek. Mainās. Pozitīvi. Mainās. Jā. Manuprāt, mainās uz labo pusi. Jā, es domāju arī. Jā? Nu, ļoti labi. Cik grāmatu nonāk līdz jums, Silvija? Daudz? Uz līgatnes papīra fabrikā uz pārvārīšanu? Daudz. Daudz. Es varbūt, man tā teikt, tā doma sākumā bija tās skolu makulatūras vākšanas konkursu pieminēt beigās, bet, ja jau tāds jautājums, tad mums ir noslēdzies pusgadu ilgušais skolu makulatūras vākšanas konkurss. Un tas ir apbrīnojams cipars, ko šīs reģionu skolas ir spējušas savākt, protams, ar palīdzību no kaut kādiem uzņēmējiem, arī no bibliotekām, tā skaitā publiskām bibliotekām. Un tās grāmatas, kas visticamāk ir norakstītas vai nolietojušās vai tīrīti tiešām bēniņi kaut kādi un presi arī vecā. Ir ārkārtīgi daudz. Tas ir tādas tonnas, ko es īstenībā, es tiešām neiedomājos, kad tik daudz var savākt. Būs jaunas grāmatas tagad? Būs jaunas grāmatas, jā, protams, jo papīrfabrika līgatne arī, tā teikt, tas ir galvenā viņu izēviela, lai ražot jaunu papīru. Šis papīrs arī nonāk attiecīgi tipogrāfijās. Tieši grāmatām arī papīrs? Arī grāmatām, jā, protams. Mēs paši ražojam papīru, teiksim, gan biroja, gan mākslas papīru, bet, protams, arī grāmatām. Labi, par grāmatām procentuāli. Cik tas ir procentuāli tās makulatūras grāmatas? Tur tad jāprasa šķirotājiem mūsu. Es ieeju noliktavā un es redzu, ka tie lielie maisi, ka tur ļoti daudz grāmatas. Diemžēl, varbūt arī tas ir mans individuālais skatījums, kad es redzu tās grāmatas, kuras esmu grāmatas maiņas punktā paņēmusi, samainījusi kaut kādu, teiksim, izlasītu bestselleru, varbūt tās pret kaut kādu klasiku. Un es tajā noliktavā esmu redzējusi arī klasiku, teiksim. Es nerunāju tur par... Agrāk pret riepām mainīja. Pret riepām, jā. Nē, ir vecā mācība literatūra, ko vairs neizmanto. To, protams, noraksta. Ir kaut kādi padomju laika, tie sējumi, kas visiem ir ārkārtīgi. Zinātniskā literatūra. Ko vairs īsti, kas nav pieprasīta. Protams, kaut kur viņi ir palikusi, bet viņi ir tādos kvantumos, ko cilvēki vairs negrib un nodod. Bet ir arī, klasika, ir Rainis, ir Bokāčo. Jums vajag ņemt darbā kādu grāmatvielu, kurš strādā pie šķirošanas līnijas, viņš veido savus plauktus. Man ir tāda doma bijusi, es jau tā teikt, mūsu vadībai teicu, kad vienam vajadzētu izlasīt, jo šķirotājs patiesībā izšķiro biblioteks, starp citu, varētu papildināt krājumu. Jā, starp citu. jo, daudz izvērtē tomēr, tieši privāti personas, vairāk savus individuālās bibliotekas tīrot, viņi nenovērtē, tur to Dekameronu vai ne, un tādā ziņā viņi izlidina ārā. Un īstenībā, ja kāds šķirotu, tad vienai bibliotekai varbūt būtu tāda biblioteka. Varbūt visiem tiem klientiem, kas jums piegādā makulatūru, vajag palūgt. Varbūt paņemsieties bibliotekās, ka jums tur sakrājas, tur sasieniet, sainīt, aiznesiet. Tad konteinerā. Tad miers. Cik procentuāli no jūsu saražotā papīra, kas ir otrreizējās pārstrādes papīrs, nonāk atpakaļ grāmatplauktā? Es nemācēšu pateikt, godīgi sakot. Neesat rēķinājuši? Nē. Tur vajadzētu parēķināt, es godīgi sakot nezinu. Es zinu, ka mums 80% ir eksports, bet mums ir lielākoties industriālais papīrs. Un uz vietas mēs vairāk ar biroju papīru un mākslas papīru, kas ir ņemamies par tiem grāmatu plauktiem, to es... Katrā gadījumā mēs noskaidrojam pilnīgi noteikti, ka līgatnes papīra fabrika varētu palīdzēt savai bibliotekai. Tas ir vairāk kā skaidrs. Tad par to, teiksim, sīkāk. Es sapratu tā teikt, kad ir pētījumi veikti, kur tās norakstītās grāmatas nokļūst, ka ļoti daudz, diemžēl, nokļūst kopīgos konteineros atkritumu. Kas ir papildus izmaksas īstenībā. Ir jāšķiro, ja? Ir jāšķiro, jā, bet, teiksim, viņas pirmkārt izmetotajā kopīgā konteinerā palielinās izmaksas, jo atkrituma apsaimniekošana ir lielākoties maksas pakalpojums. Un viņas ir kaitīgas vidē, jo papīrs pūstot izdala indīgu gāzi, kas tā teikt ir kaitīga vidē. Un līgatnes papīrfabrika piedāvā tā teikt uzņemās atbildību, un piedāvā bezmaksas izvest no bibliotekām šo uzkrāto makulatūru, ne tikai grāmatas, arī vispār avīzes, bukleti galu galā visiem ir ļoti daudz, kas vairs nav vajadzīgi viņus, tā teikt, savākt. Un, tā teikt, pārstrādāto jaunā papīrā, dodot papīram otru elpu. Un šis pakalpojums, lai būtu
tā teikt, apusēji interesants, jo, kā es jau teicu, papīra fabrikai Līgatne šī makultūra ir nepieciešama, lai ražotu papīru, jo mēs celulozi nevaram, mēs esam vidēji draudzīgi. Un bibliotekām savukārt viegli atbrīvoties no šīm, lai nav šīs problēmas, kur likt un kam atdot. Tad ir sadarbībā ar projektu Trešais tēvedēls ir sarīkots viens konkursiņš bibliotekām visā Latvijā, publiskajām lielākoties. Šajā konkursā tad ir jāvāc makulatūra. Sākumā ir jāpiereģistrējās, ja ir tāda vēlme. Zvans jums, jā? Zvans mums, e-pastiņš mums, tas arī tiks publicēts gan mūsu mājaslapā, kas ir makulatūra.lv, gan biblioteka portālā, tātad biblioteka.lv. Izsūtīt arī bibliotekām uz e-pastiem, principā tāds ir plāniņš, un tad tur arī visa informācija principā būs, cik ir minimālais daudzums, lai nodotu šo makulatūru. Tas arī ir tā svārstīgi. Un tiem aktīvākajiem un rezultatīvākajiem būs arī... Tās grāmatas, kas būs atrastas. Tiem būs tāds neliels motivējušas balvas un atgriezeniski saražotais jaunais papīrs. Tīrēja gan kā biroja papīra, gan mākslas papīra formātā. Pareizi, jums taču ir arī A4 formāti normāli, kurus var likt printerī. Jā, tieši tā. Jo tomēr tā ir pieprasīta lieta. Un konkurss patiesībā ir ļoti vienkārši tie noteikumi. Tātad ir vēlme, piereģistrējamies, atsūtam e-pastu īstenībā. Mēs piereģistrējam savā datubāzē. Tad, kad ir uzkrāts šis minimālais makulatūras daudzums, mēs braucam pakaļ, izvedam tātad bibliotekām izdevīgā laikā, bibliotekāram, un reģistrējam savukārt to daudzumu mūsu datubāzē, un reizi nedēļā, mums tā doma tāda ir, kad izsūtam tos rezultatīvākos. Tad, kā tikt ne par strīpu, lai tiktu starp tiem rezultatīvākajiem? Protams, par tām skolām, kad daudzas skolas reģionos vēlas turpināt. Vispār cilvēki ir pieraduši to, ka pusgadu tagad viņi ir vākuši makultūru un nodevuši viņiem izvet un izbaigi skaisti. Un viņiem tagad rodās tāds, kur mēs tagad viņu liksim, jo daudz kur reģionos nav šīs papīra šķirošanas. Un viņi vēlas turpināt krāt un nodot papīra fabrikai Līgatnē, un tad bibliotekas varētu kļūt tādiem kā vietējiem centriem, kur arī parastie cilvēki nestu šo makultūru. Varbūt bibliotekāri varētu... Iveta, vai jūs gribat sev izveidot makulatūras stūrīt bibliotekā? Jautājums, vai bibliotekas stūrītī varbūt tas varētu būt kaut kur ārpus īstenībā, jo šo makulatūru var krāt arī Tur kopēju valodu vajag atrast vienkārši. Jā, protams. Vienkārši tas arī, teiksim, šim konkursam, vai ne, kad arī vietējos iedzīvotājus iesaistīt, un tad tās balviņas varbūt vieglāk dabūt. Es gribēju teikt, ka reģionos, tās bibliotekas, kas varbūt uztraucās, bet mums taču ir maza biblioteka, mazs rajons, teiksim, tas novads. Ļoti aktīvs ir tieši reģionu, gan skolas, gan bibliotekas. Jums vajag reiķināt proporcionāli iedzīvotāju skaitu? Droši vien. Nē, tas droši vien tiks vēl. Tas konkursiņš, tā teikt, ir tādā pusizstrādes. Galvenais ir jāpiesakās. Un tad jau... Paldies, Silvija. Paldies par precīgām ziņām. Iveta, es tomēr nenoturēšos. Kas ir jūsu bibliotekām tāda lieta, kur jūs redzat, kur var piedalīties lasītājs ar savu iniciatīvu, ar savu pienesumu? Kas ir tās lietas? Ja viņas absolūti normāli notiek, jau absolūti dialogu veidā vienojās, ja gribat izdariet to un to, vai atnesiet to un viss notiek jau. Jā, praktiski jau tas jau ir ievirzīts, jo bibliotekāri vismaz mūsu novadā visi ir ar ļoti lielu stāžu, darba stāžu, un tā sadarbība ar lasītājiem, tā jau ir gadu gados izveidojusies. Tad jums neko nevajag. Viss ir kārtībā, viss ir skaisti, jā? Es domāju, ka slikti nav. Slikti nav? Jā. Man prieks par jūsu optimismu. Realitāti. Kā jūs domājat, Ilze, kas ir tās lietas, ko vajadzētu padomāt cilvēkiem primāri, ko vajadzētu bibliotekām? Jūs kā noteikti centralizēti redzat to ainu tur pa visu Latviju? Es domāju, ka vislabākais ir katram iet pie savas bibliotekas, kuram tā ir tā sava biblioteka, iet runāties, jo tā ir vieta, kur var izrunāties. Un tad jau dialoga ceļā rodās tā vēlme kaut kā palīdzēt. Apēt pāris cepumus un izrunāt tās lietas. Jā. Vai ne? Jā. Vai ne? Un tad jau mēs arī vienosimies.